Reiz dzīvoja kāda vārna. Viņa bija ļoti nelaimīga. Visi cilvēki viņu dzenāja, tā kā viņa lūdza ēdienu nedeva viņai, reizēm pat kāds nolamāja, nolādēja. Viņa, protams, noskumusi, apmetās uz koka zara un sāka raudāt. Pie šī paša koka atnāca tajā reizē arī kāds mūks. Viņš apsēdās, uzsāka savu meditāciju, un te viņam uz vaiga uzkrita šīs vārnas asara, kur raudāja. Mūks paskatījās uz augšu un redzēja, ka vārna raud un pajautāja, kāpēc tu esi tāda noskumusi? Kas ar tevi noticis? Uz ko vārna atbildēja, man ir ļoti grūta dzīve. Neviens mani necieš, neviens mani nemīl, visi mani dzen projām. Es nekur nevaru atrast prieku un laimi. Uz ko mūks atbildēja, mums jāmācās atrast prieku un laimi tur, kur mēs esam. Un ka prieku un laimi mēs vienmēr varam atrast, ja vien tikai to vēlamies. Protams, ka šos mūka vārdus vārna nemaz nedzirdēja. Viņa bija tik ļoti noskumusi, kad šie gudrie padomi viņai gāja gar ausīm garām. Viņa tikai teica, es negribu būt vārna, es gribu būt kaut kas cits, es gribu būt laimīga. Nu, uz ko tad mūks atbildēja? Nu, labi, tu negribi būt vārna, tad kas tu gribi būt? Kur tad tu redzi to laimi? Uz ko vārna teica, nu, ja es būtu gulbis, tad gan es būtu laimīga. Labi, teica mūks, es ar savas mantras palīdzību varu tev pārvērst par ko vien tu vēlies. Tu gribi kļūt par gulbi? Jā, es gribu kļūt par gulbi. Labi, es pārvērtīšu tev par gulbi, ja vien tu to vēlies, bet vispirms aizej pie gulbja un pajautā viņam, vai viņš ir laimīgs. Labi, vārna nopriecājās un devās pie gulbja. Aizgāja pie gulbja uz dīķu, satiek gulbi, un viņam jautā, gulbi, tu tāds skaists, elegants, cēls, koši balts, vai tu esi laimīgs? Uz ko gulbis atbildēja, ne pavisam nē. Kā, kāpēc? Tu taču tik ļoti cienījams, tevi cilvēki tā vēro. Jā, bet man ir tikai viena krāsa, es esmu tikai balts. Bet pasties, kāds ir papagailis, cik viņam ir daudz dažādu krāsu, kā viņas mainās, kā viņas spīd. Arī mana baltā krāsa ļoti ātri nosmērējās. Man visu laiku pie sevis ir jāstrādā, lai sevi sakoptu. Nē, es pavisam neesmu laimīgs. Ej labāk pie papagaļa, viņš droši vien ir laimīgs. Labi, vārna devās pie papagaļa. Satika papagaili, papagailis sēž uz koka zāra, košs, spilgts, un vārna viņam prasa, tu esi tik košs un spilgts, tik dažāds. Vai tu esi laimīgs? Uz ko papagailis teica, nē, noteikti nē. Kā? Kāpēc? Nu redzi, man ir košas spalvas, un cilvēki visu laiku mēģina mani noķert un ielikt sprostā. Tad, kad ieliek sprostā, liek mācīties visādas dīvainas lietas, kuras man obligāti ir jādara, kuras es nemaz negribu darīt. Nē, es nemaz neesmu laimīgs, es nemaz neesmu brīvs, jo es visu laiku baidos, ka mani ieslodzīs. Man ir jāmok no cilvēkiem. Nē, es neesmu laimīgs, nē. Tad vārna pajautāja papagailim, bet kad domā, kurš varētu būt laimīgs? Papagailis padomāja un teica, aizej pie pāva. Viņš droši vien ir laimīgs, viņš ir vēl košāks, vēl spilgtāks, viņam ir daudz lielāka dažādība spalvās un krāsās. Viņš ir lielāks, varenāks, spēcīgāks kā es. Aizej pie viņa, viņš ir noteikti laimīgs. Labi. Vārna meklēja pāvu un beigās atrada pāvu zoodārzā krātiņā. Jā, viņam apkārt tur bija cilvēki, kas apjūsmoja pāva skaistumu, košās krāsas,
Un tad, kad cilvēki pagāja nost, Vārna piegāja pie pāva un pajautāja, vai tu esi laimīgs? Tu taču esi tik košs un spilgts un elegants, un tevi tā apjosmo. Šeit. Nē, es neesmu laimīgs. Redzi, man ir jādzīvo krāteņā. Es nevaru iet, kur es gribu un kad es gribu. No manis cilvēki nāk ņemt spalvas, reizēm viņi tās plūc no manis tieši ārā, un tas ir ļoti sāpīgi. Nē, es neesmu laimīgs. Tad Vārna pajautāja, bet kā tev šķiet? Kurš tad ir laimīgs? Uz ko pāvs atbildēja, vērojot to dzīvi, kas te zooloģiskā dārzā ir, es domāju, ka Vārna ir laimīga. Kā? Kāpēc? Redzi, Vārna var darīt, ko viņa grib, viņu neviens neierobežo, viņu neviens netraucē, viņa var iet, kad grib, kur grib. Viņa ir brīva. Un tad Vārna nopriecājās. Viņa saprata, ka viņa ir laimīga. Un viņa ar lepnumu devās atpakaļ pie mūka un teica, cienījamo mūka, es esmu laimīga, ka es esmu Vārna. Mīļais gudrinieki, man ir labi tā, kā man ir. Es esmu laimīga būt Vārna. Es esmu brīva un varu darīt, ko es gribu. Neviens man neietekmē. Lai tu būtu laimīgs, tev nav jāsalīdzina sevi ar citiem. Lai būtu laimīgs, vispār nav iespējams atrast laimi ārpus sevis. Laimi ir tikai tevī iekšā. Un ja tu visu laiku sevi salīdzināsi ar citiem, tu vienmēr kaut ko atradīsi, kā tev nav, kas tev ir mazāk un kādam citam ir vairāk. Ja tu dari šādu darbību, tu automātiski jau iepriekš esi lemts nelaimīguma sajūtai. Priecājies par to, kas tev ir. Atrod tās labās un stiprās puses un īpašības tajā, kas tev ir. Jā, attīsti to, maini to, vairo to, kas tev ir, bet nesalīdzini sevi ar citiem. Atrod savu būtību. Un tur tu atradīsi savu laimi.